Labs vakars jūs mājās, un šovakar es gribu izstāstīt, kāds ir pēdējo mēnešu bijis mans labākais pirkums. Un tā ir šī EcoFlow uzlādes stacija, 1 kW ietilpīga. Tiešām šī uzlādes stacija mājās var darboties kā ģenerators, viņš var darboties pie datora kā upsis. Ja gadījumā pazūd elektrība, jūs varat pieslēgt leduskapi, lai nesabojājas produktu, jo leduskapis ar šādu iekārtu darbosies vairāk kā 10 stundas. Televizoru vakar mēs izmēģinājām, pieslēdzam 32 colu LG televizoru un 2 stundās apēda tikai 8% no visa kilovata, tā kā vismaz 20 stundas arī varēsiet skatīties televizoru. Protams, šī iekārta ir domāta, lai viņu ņemtu arī līdzi ceļojumos, lai viņu ņemtu līdzi kādos izbraucienos, lai viņu ņemtu līdzi uz mežu, lai viņu ņemtu līdzi uz mazdārziņiem. Jūs varat darbināt teikanas, jo viņa patēriņš, piemēram, teikana, 1800 vati, ko patērē mierīgi. Šis EcoFlow var mierīgi pavilkt teikanu un uzvārīt ūdeni. Un mēs pat izmērījām 1 litru ūdeni ielējām, tika patērēti 13% un varēja uzvārīt ūdeni dažās minūtēs. Tā kā mēs šo izmēģinājām. Vienreiz jau mēs izmēģinājām, bet šajās brīvdienās mēs dosimies vēlreiz uz mežu, vēlreiz mēs ņemsim viņu līdzi. Iesim nelielā pārgājienā, iesim nelielā piknikā, vārīsim ūdeni, gatavosim zupīti, atpūtīsimies pie dabas un noteikti šo mēs ņemsim līdzi. Ļoti bieži gadās arī tā, ka ceļojumā man ir jālādē manas Sony baterijas, man ir jālādē drons, man ir jālādē vēl telefonu un citas ierīces. Un tad ir jāmeklē kāds kafejni, kāda kafejnīca, kāds restorāns, kur apsēsties, kur ir rozete, lai mēs varētu uzlādēt. Bet tagad mums vienmēr ir automašīnas bagāžas nodalījumā šāda EcoFlow uzlādes stācija. Mēs vienmēr esam droši, ka mēs varam lādēt savas baterijas, nemeklējot kādus citus restorānus vai uzpildes stācijas, tiešām, kur tas aizņems laiku. Vēl viens liels plus ir tas, ka šeit ir ļoti daudz izejas. Tad 4 rozetes, ir 2 USB un 2 izejas ir Type-C. Tā kā varam lādēt telefonu, varam lādēt dažādas citas lietas, varam uzlādēt arī mazās baterīņas kaut kādas, piemēram, varam uzlādēt mazās powerbanks, ko pēc tam varam atkal nesāt līdzi. Varbūt viegls viņš nav tā, lai mēs viņu pārvadātu kaut kur lidmašīnā vai vēl kaut kur mēs viņu paņemtu līdzi ļoti garā pārgājienā. Viņš svēr 12,5 kg. Bet, ja jums ir nedaudz spēciņš, tad arī šajā nedēļā mēs pamēģināsim, cik mums ir daudz spēciņu un iziesim pa mežu nelielu aplīti. Ar šo EcoFlow sistēmu līdzi nesīsim viņu pa mežu un kur mēs taisīsim nelielu pikniku. Tad pastīsimies, cik tas ir nogurdinoši, vai cik tas ir viegli, vai cik tas ir grūti. Bet ja mēs viņu iztērējam visu elektrību, mēs viņu pieliekam pie lādētāja, aizmugurē ir, tad varam pieslēgt pie elektrības, mēs viņu varam uzlādēt nepilnā stundā, ir uzlādējies no 0 līdz 100%. Ir iespēja piepirkt klāt arī saules baterijas, ko mēs noteikti izdarīsim. Mēs varēsim paņemt līdz kādreiz kādā kempingā vai aizbraucot uz kādu glampingu. Ja pa dienu, piemēram, mums viņš īsti nav vajadzīgs, tad mēs pieslēdzam saules baterijas un viņš uzlādējās no saules baterijām. Un vēl ir viena opcija, kad viņu var uzlādēt arī no automašīnas, tā saucamā piepīpētāja vai automašīnas uzlādes vādā, un arī šo staciju tur mēs varam braucot pa dienu, mēs viņu uzlādējam. Vakarā, tad, kad mums ir vajadzīgs kempingā, piemēram, vai teltīs, vai vēl kaut kur mums ir vajadzīgs gaisma, mums ir vajadzīgs uzlādēt kādas baterijas vai vēl kaut ko, tad mēs pieslēdzam atkal šo sistēmu. Bet, ja jūs kaut kur dodaties, kur ir karsts un jums ir vajadzīgs ventilators, tad viena šāda sistēma ventilatoru var darbināt pat 17 stundas. Ir viss atkarīgs arī no ventilatora. Iespējams no 15 līdz 20 stundām, tā kā gandrīz vairāk par pusdienakti ventilators var griezties un tikai tad šī sistēma būs izlādējusies. Cik laba lieta šī ir ceļojumos, tikpat laba lieta viņa ir arī mājās. Bieži vien gadās, kad pazūd elektrība, un ja jūs strādājat pie datora, un pie datora jūs strādājat un ir kādi svarīgi dokumenti, kurus nedrīkst, lai viņi pazust un pēkšņi pazūd elektrību un viss ir vējā, jums viss ir jāsāk no jauna. Tad šo mēs aizmugurē pieslēdzam pie elektrības, viņš it kā lādē šo te upsi saucamo vai uzlādes staciju. Un šeit priekšā mēs ieslēdzam datoru, te man varam ieslēgt datoru, šeit mēs varam ieslēgt tumbiņas, šeit mēs varam ieslēgt, piemēram, internetu, šeit mēs vēl varam ieslēgt kaut ko, monitoru. Tā kā šī visa sistēma tiek pieslēgta un, ja gadījumā tiešām kaut kad pazūd elektrība, tad noteikti kādu laiku jūs varēsiet strādāt bez elektrības un jums nebūs visi dokumenti jāparaksta no jauna. Tā kā arī leduskaps, lai nesabojājas ēdiens, upsis, piemēram, pie datoriem,
Ja vakarā, piemēram, pazūd elektrība un jūs tik ļoti gribat skatīties televizoru, tad, protams, ieslēdzam televizoru un viņš ļoti maz patērē. Jūs varēsiet gandrīz visu nakti, nevis gandrīz, bet pat vairāk kā visu nakti skatīties televizoru. Tā kā tiešām 1 kW, nu tā liekas, kas ir 1 kW, bet īstenībā 1 kW tas ir tiešām ļoti daudz. Šī EcoFlow sistēma ir paredzēta līdz pat 4000 uzlādes reizēm un iekšējie akumulātori vai iekšējās baterijas viņas nesabojāsies un nepaliks sliktāks un turpinās tikpat labi uzkrāt elektroenerģiju, kā to darīja pēc pirmās uzlādes. Bet šajās brīvdienās mēs ar Evitu un bērniem esam ieplānojuši aiziet mežā, iziet nelielu aplīti, jo sola ļoti labu laiku. Iziesim, pastaigāsim, atradīsim lielisku vietu, kur uztaisīt pikniku. Padalīsimies atkal pieredzē jau no meža par šo sistēmu. Bet nu vienu varu teikt, to, ko esam jau izbaudījuši līdz šim, tiešām šis ir labākais pirkums pēdējo mēnešu laikā. Bet tagad skatāmies, kā mums klājās mežā. Nu, lūk, jūs redzējāt, kā mums veicās mežā. Protams, no visas komandas laikam tas spēcīgākais pagaidām esmu es, kas šos 12,5 kg var nest un kuram ir ērti. Šajā mežā un piknikā, protams, šī EcoFlow sistēma mums ļoti lieti noderēja. Mēs uzvārījām ūdeni, lai varētu mēs paēst zupiņu pusdienās. Mēs uzlādējām datoru, mēs uzlādējām kameru baterijas. Protams, ja mēs paliktu pa nakti, viņi noderētu arī mūsu apgaismojumam. Viņi noderētu arī vakarā, kad mēs varētu internetā ieiet kādā TikTokā vai kādā Facebookā ielikt jau pirmās bildes no meža un pirmos apraksts. Tā kā, ja jūs dodaties kaut kur ceļā un jūs dodaties ar automašīnu vai jūs dodaties uz kādu mazdārziņu, tad šī sistēma, EcoFlow uzlādes sistēma, jums noteikti noderēs. Šāda EcoFlow Delta 3 uzlādes sistēma internetu veikala M79 maksā 850 eiro. Bet līdz pat 11. jūnijam jūs šo EcoFlow sistēmu varat iegādāties par 749 eiro. Tā kā ejam uz internetu veikalu M79 un iegādājamies ar 101 eiro atlaidi šo lielisko ierīci.